Mēs šodien esam te sanākuši jauniešu centrā, jo līdz pašvaldības vēlēšanām 7. jūnijā ir atlicis pavisam nedaudz laika. Nedaudz vairāk nekā mēnesis. Tātad sabiedrībā izskan viedoklis, ka jaunieši nav aktīvākā vēlētāja kategorija, kas būtu viņi tāpēc jāmudina balsot. Un šodien varbūt mums izdosies to darīt, kādu pārliecināt, ka vajag iet uz vēlēšanām, jo par to arī runāsim. Šodien man kopā te ir 3 jaunieši, kurus politika interesē. Man blakus Dārta Ozola, kura mācās Limbažu valsts ģimnāzijas 11. klasē. Viņai vēl ir 17, tāpēc Dārta balsot nevarēs šogad, bet viņa ļoti gribētu. Tad nedaudz tālāk sēž Haralds Roskošs, kurš ir Limbažu vidusskolas 12. klases audzēknis, un viņš piedalīsies vēlēšanās kā balsotājs, un tāpat mums vēl nedaudz tālāk sēž Kristaps Bezbailis, arī Limbažu vidusskolas 12. klases audzēknis, kurš arī ar interesi balsos, un viņš piedalās kādā politiskajā organizācijā, kurā Piedalījās. Jā. Vairs ne? Šobrīd vairs ne. Viņš ir darbojies politiskajā organizācijā, kā jauniešu pārstāvis, jā, bet to mēs vārdā nesauksim, jo mēs cenšamies neaģitēt. Man sauc Adrians Ginters, un es mācos skolā, kuras laikam nosaukums, pilnais nosaukums būtu United World College Red Cross Nordic, kas ir viena no 18 UVC, jeb United World College skolām. Šīs 18 skolas kā tāds atrodas visā pasaulē, bet šī tieši Red Cross Nordic atrodas Norvēģijā. Sauc mani Markus, pabeidzu vidusskolu Allojā, un dzīvoju Allojā un mācos Jelgavā, Latvijas biozinātņu tehnoloģiju universitātē par ainavu arhitektu. Pirmais kurs. Pirmais, ar ko es gribētu sākt, ar aktivitāti, kurā jums būs jāpiekrīt vai jānoliedz kāds apgalvojums par šīs dienas sarunas tēmu, balsojot ar sarkanu kartiņu vai zaļu kartiņu. Zaļa kartiņa nozīmē jā, ja jūs pacelsiet, sarkana, ka nē, ka jūs tam nepiekrītat. Bet, un ja galīgi tas liekas, ka jums neattiecās vai nevarat atbildēt, tad varat arī atturēties, atļausim tā. Jā, sarunāts? Sapratāt noteikumus. Labi, tātad. Pirmais, ņemiet kartiņas. Jā. Pirmais jautājums ir tāds apgalvojums. Pirmais apgalvojums ir tāds. Pašvaldības lēmumi būtiski ietekmē jauniešu ikdienu. Piekrītat vai nē? Piekrītat, skaidrs. Nākamais. Pašvaldības deputātiem ir jāiesaista jaunieši lēmumu pieņemšanā. Okay. Jauniešiem ir iespējas ietekmēt to, kas notiek Limbažu novadā. Labi. Jauniešu domas un padomas neko nemaina un neietekmē. Okay, šeit domas dalās, piekrīt, ka tas neko neietekmē, viens iebilst. Tātad vēlēšanas ir vienīgais veids, kā jaunietis var ietekmēt politiku. Nepiekrītat, ir arī cita veida, labi. Limbažu novadā tiek darīts pietiekami, lai veicinātu jauniešu līdzdalību. Okay. Balsot ir pilsoņu pienākums. Pašvaldību vēlēšanas ir tikpat svarīgas kā Saeimas vēlēšanas. Okay. Es gribētu, lai jaunieši varētu balsot pašvaldību vēlēšanās no 16 gadu vecuma. Vai piekrītat, ka tā varētu būt? Skaidrs. Mums dalās. Deputāti bieži strādā tikai savu interešu vārdā, nevis visas sabiedrības labā. Okay. Jaunieši nav pietiekami ieinteresēti, lai viņus iesaistītu pašvaldības darbā. Okay. Deputātiem būtu regulāri jātiekas ar jauniešiem un jāuzklausa viņu viedoklis. Okay. Un pēdējais noslēdzošais jautājums. Es kādu dienu gribētu būt gatavs kandidēt kā deputātu kandidāts. Jā,
Skaidrs, mums ir 2 potenciālie politiķi. Jā, vai jūs kādu no šiem te jautājumiem, apgalvojumiem, kam piekritāt, nepiekritām, tā kā gribētu tā kā pamatot? Varbūt kāds no šiem te nāk prātā, kur jūsu domas jūs paši redzējāt, ka varbūt atšķīrās no kolēģiem? Jā, politiķi. Tā kā, labi, kā iesaukt vairāk bezvēl. Kāpēc tev liekas, kad politiķi uzskata, kad nav tur savas vēlmes tieši tikai un vienīgi? Jā, noteikti ir tādi cilvēki, kuri vēlas un kuri iet politikā, lai pārstāvētu savas vēlmes. Mums ir arī, diemžēl jāsaka, šobrīd arī aktīvi piemēri. Partijas vārdā nesauksim, bet es domāju, personāžu mēs visi labi zinām. Bet man pieredze liecina, ka lielākā daļa politiķu tiešām iet un kandidē vēlēšanās, lai palīdzētu sabiedrībai. Mums katram cilvēkam ir atšķirīgs viedoklis un teikt, ka tikai tā iemesla dēļ, ka es nepiekrītu kādam politiķim teikt, ka viņš strādā savu interešu vārdā, tas noteikti nebūtu pamatoti. Jā, saprotam. Diskus man kad? Jā. Un jūs puiši uzskatāt, ka no 16 gadiem pašvaldību vēlēšanās nevajag balsot. Bet Dārta, protams, grib. Viņai ir drusku savtīgi interesi, būsim atklāti, vai ne? Jā, protams. Labprāt balsot. Manuprāt, balsošana vispār ir ļoti tāds svarīgs un nopietns lēmums ikvienam, bet man šķiet, ka vajadzētu atļaut balsot no 16 gadiem, taču tam ir daži priekšnoteikumi. Ja es, protams, varētu šādu izvēli veikt, ka, manuprāt, tad ir jābūt pienācīgai un lielākai, plašākai izglītībai konkrēti skolās par politiku, pamatskolā jau. Un, manuprāt, ja mēs implementētu to, ka mums vairāk stāstīt par politiku un arī par aktualitātēm politikā, tad, manuprāt, noteikti 16-gadīgi cilvēki arī varētu balsot un adekvāti balsot. Tā tad iekļaujam normālu politisku izglītību skolu programmā, lai līdz 16 gadiem, ja skolā jaunietim izstāstīs, kas viņam ir jādara, ko nozīmē balsot, tad laižam viņus balsot. Bez tā gan nevarētu arī. Nē, jā, noteikti visam vajag izglītību. Ķirurgs nevajadzētu viņam būt ķirurgam, ja viņš nav gaisa medicīnas augstskolā. Taču, manuprāt, vajag arī ļaut izteikt savu viedokli jauniešiem, kas ir jaunāki par 18 gadiem un ļaut viņiem balsot. Jā. Mhm. Jā, un kopumā, un arī man interesē, kāpēc, piemēram, mums bija viens no cilvēkiem, kas tā kā pats gan negribētu kļūt par deputātu kandidātu, tā pārējie tā kā piekrista. Jā, tas tāds interesants, jo man liekas, tas vienkārši, tas nav priekš manis. Es iedomājos viņu dzīvi diezko saspringtu un visu laiku ir kaut kāda veida konflikti gan darbā, un tas man neuzrunā. Man vienkārši patīk pašam interesēties un uzzināt un būt informētam par visām lietām, kas notiek man apkārt, bet pats kā politiķis gan nevēlētos būt. Skaidrs, jā. Bet kopumā, kā jums liekas, es vēl uzdošu vienu papildus jautājumu, arī varat vēlreiz paņemt kartiņas. Kā ir, vai kopumā politiķa tāda reputācija un būt par politiķi, tas ir tā kā godājama lieta, vai tā kā nevisai? Ja es tā kā domāju, ka tas ir tā diezgan, jūs prātā politiķis, tas ir tā kā labs cilvēks, kurš dara labu vajadzīgu sabiedrībā funkciju pildi, tad varbūt ir zaļo, un ja negluži, tā kā, tad ar sarkano. Ka tomēr mums viņi ir vajadzīgi. Labi. Tā kā kopumā, tomēr, lai kā reizēm viņi frustrēti, pie jūs arī runājāt, tomēr kopumā mēs viņus tā kā atbalstam un gribam. Labi, bet tad pāriesim tagad pie diskusijas tādas garākas daļas, kur lūkšu jūs katru izteikties jau par tādiem konkrētiem jautājumiem, plašāk nedaudz. Un pirmais jautājums, ir par to interesi. Kāpēc jums, kā jauniešiem, interesē politika? Kā tā interese varbūt radās un kādai politikai sekojat līdzi, vai tikai tā pasaules, vai arī Eiropas līmeņa, vai arī vietējai? Kā jūs vispār domājat, priekš kam jums tas ir vajadzīgs? Jo daudz pieauguši cilvēki jau tagad saka, mēs tāpat neko nevaram mainīt, nav ko sev bojāt garstāvokli. Varbūt, kurš vēlēsies sakt? Labi, es laikam iesākšu. Jā, tas teiciens ir ļoti daudz dzirdēts, ka mana balss tur neko neietekmēs un tā tālāk. Bet tas ir pilnīgi nepareizi, pilnīgi aplami. Tāpēc, ka katra balss tomēr skaitās un tā arī tomēr viss tas kopējais balsu skaits arī izveidojas. Un
Apkārt skatoties, es redzu, ka varbūt jaunieši nav tik ieinteresēti, cik viņiem vajadzētu būt politikā, un man liekas, tas ir nepareizi, jo tomēr pati šī politika un visi viņu lēmumi ļoti ietekmē mūsu ikdienas dzīvi. Jā. Labi. Dārta, varbūt turpinās? Jautājums ir par to, kāpēc es konkrēti interesējos. Jā, kā sāk vispār? Kur radās interesi? Es nāku no ļoti politiski aktīvas ģimenes, man gan tādā profesionālā, gan hobija līmenī, gan vecāki, gan arī radi interesējās par politiku. Un, līdz ar to, protams, man jau tas ir visu laiku, visu dzīvi bijis apkārt, un tad man jau ir kaut kāda priekšnojauta par to arī pirms iešanas skolā. Un tāds otrais personīgākais, varbūt nesaistīts tik ļoti ar ģimeni, man vienmēr ir ļoti, ļoti bijis svarīgs taisnīgums. Es esmu vienmēr cīnījusies par to, kas man šķiet ir negodīgi skolā, un ja pat tas mani neietekmē, es vēlos to mainīt. Un tad man šķiet, ka politika, it īpaši mūsdienās, ir viens no tiem veidiem, kā šo taisnīgumu var ieviest sabiedrībā. Un tāpēc es iesaistos politikā un interesējos par politiku, lai pirmkārt tā uzraudzītu, kas tad notiek, vai ir tās manas vērtības arī izpaustas, bet arī, lai vispār saprastu nākotnē, kādi soļi man ir jāveic, lai kaut kā ietekmētu, tā teikt, mācīties no šodienas kļūdām varbūt. Skaidrs. Tātad ģimene ļoti svarīga. Jā. Tas, kas ir apkārt vide. Kas Kristapu ietekmē? Jā, man personīgi visvairāk ietekmē manā vēstures skolotāja. Un tas bija ļoti interesanti, teiksim, mācoties un sekojot līdzi, kā vēsturiski ir attīstījušies šie notikumi. Un ir tā teiciens, ka vēsture vienmēr atkārtojās. Ja? Un es esmu interesējies un redzējis arī to, teiksim, kas notiek, ka cilvēkiem neinteresē politika, ja? Kāda rezultāti tam visam ir. Un tas ir mudinājis mani arī iesaistīties arī politiskās jaunas organizācijās, interesēties par politiku un sekot līdz tiem notikumiem. Jā, tātad vēstures zināšanas. Jā. Tas vēsture politika laikam tiešām ir ļoti saistīts. Jā. Jo īstenībā mans nākamais jautājums, ir tāds, kā jūsuprāt, kur vispār jaunietis, jo daļai jau jūs to atbildējāt, es uzskatu, bet kur vispār jaunietis var iegūt to impulsu, lai interesētos par politiku, no kurienes tam jānāk? Jā, par ģimeni, skaidrs, var tā paveikties un sagadīties, ka ģimene sniedz šo te ieskatu un rada interesi tas, kas notiek, bet vai tam ir jānotiek, un vai tas notiek skolā? Labi, jums ir tā savu personiskā pieredze, bet varbūt tā kā novērojumi vispār, vai jūsu kolēģiem, klases biedriem arī līdz viņiem šis te vēstījums viņus sasniedz, vai ir pietiekami daudz tādu jauniešu, kas, kam šī vēstures skolotāja, piemēram, tā neuzrunā, kam ģimenē tas nav. Un kā jūs, prāt, varētu viņus tā kā ieinteresēt? Kur būtu? Un kur ir jauniešiem vispār pieejams politiskais saturs? Es domāju, vai tik tā kā var arī par politiku uzzināt. Tas ir viens no, man liekas, tādiem populārākajiem kanāliem šobrīd. Bet labojiet, ja es maldos. Es personīgi cenšos izvairīties no jebkādas informācijas, kas ir TikTokā vai tādos sociālajos mēdījos, kur jebkurš var tā teikt publicēt informāciju, jo ir ļoti daudz nepatiesa informācija, kas tur ceļo apkārt, diemžēl. Bet es zinu, ka ļoti daudz mani vienaudži iegūst informāciju no šīm platformām. Tā kā es teiktu, ka, ja mēs runājam konkrēti par jauniešiem, tā ļoti vispārinot, tad es domāju, ka jaunieši galvenokārt iegūst jebkāda tipa informāciju, arī politisko no sociālajiem mēdījiem. Bet, ja mēs runājam konkrēti par skolām, man arī ir ļoti paveicies, man arī ir ļoti lieliski vēstures skolotāji. Ir aizdomas, ka viena un tā pati, kas mums arī kaut kādas politiskās aktualitātes cenšas sasaistīt ar pagātnes notikumiem. Es atceros, ka viens no tādiem brīžiem, kad es ļoti pateicos viņai par šo, bija tieši, kad sākās karš Gazas sektorā, ka mēs atnācām nākamajā dienā uz skolu, viss ir satraukšies, pirmās ir vēstures stundas, un ka viņa mums izstāstīja vēsturiski, kā tas sasaistās,
Un, manuprāt, visi jutās daudz pārliecināti un pārzināja to tēmu daudz labāk. Un es domāju, ka tas arī bija kaut kādu jauniešiem radās iniciatīva vairāk par to interesēties. Un tad apkopojot, jā, man liekas, ka runājot par skolām ir ļoti, ļoti svarīga tā pedagoģa iesaiste un ka pedagoģi paši cenšas šīs sarunas un šīs diskusijas uzsākt. Un jā, jo viss, kas ir mūsu vidē, mūs ietekmē. Tātad jauniešiem ir šī interese, jūs atnākat uz skolu satraukt par kādu notikumu, un tas ļoti daudz ko dod, ja skolotājs to izstāsta. Izskaidro kaut kādas lietas, kas ar to saistās, kādas faktus. Tas varbūt nebūtu arī skolotājs, tā varbūt arī nebūtu vēstures skolotāji. Vienkārši, manuprāt, labi, mūsu vecumā, es domāju, varbūt tas vairs nav tik ļoti aktuāli, bet varbūt tādiem mazākiem bērniem, ja mēs vēlamies to kaut kādu pilsonisko, tā teikt, aktīvumu cilvēkos lolot un audzināt, tam ir jānāk no tās vides un ir jābūt kaut kāda, ka pastāsta kaut vai kas notiek. Un vai puišiem var ir kāda doma, kur tā politiskā informācija jūs varbūt sasniedz? Internets mūsdienās ir ļoti liels spēks. Un ja internetā apgrozās it īpaši kāds vairāk, tad ir jau, es jau esmu redzējis, ka vairākas partijas jau liek arī internetā reklāmu un video un ierakstus un viss, bet viennozīmīgi, protams, jo biežāk kaut kas trāpās pretī, jo biežāk tu par to domā. Tad informācija, es domāju, sasniedz ne tikai man informāciju, sasniedz pilnībā liela daļa. Vēl neteiksim visu, bet ļoti liela daļa. Noteikti arī sociālos tīklos, man jāsaka, diemžēl, vairums jaunieši ir sociālos tīklos, tīpaši TikTokā. Un daudz cilvēki to arī izmanto, lai izplatītu dezinformāciju. Ja, un šeit ļoti svarīga loma ir arī kritiskai domāšanai. Vai tas, ko es redzu, vai tas atbilst patiesībai, man jāspēj pašam izvērtēt, tas saturs ir. Jā, un īstenībā es to nāc piebildīšu par to visu dezinformāciju, ir tas, kad viņi ir īstenībā ļoti efektīvi. Un ir tik daudz kanālu, kas vienkārši masās producē visu šo informāciju, un tas īstenībā ir ļoti liels efekts cilvēkiem. Īpaši jauniešiem, kas vēl daudz neapzinās un vienkārši uzsūdz šo informāciju. Tiešām liela ietekme tam ir. Jā, man liekas, ka TikTokā var redzēt daudz tādas negatīvas un ļoti tādas, kā lai saka, emocionāli sakāpinātas tās informācijas. Tādas, tur tā neviens tā, nav tā, tas raksturīgi, ka mierīgi kaut ko skaidro un iedziļinās tāda puse, šāda puse. Ja. Tur man liekas, teiksim tā, blieži. Jā, jo tas ir tas veids, kā arī cilvēks piesaist ar tādu mierīgu saturu, un viņam nav daudz skatījumu, viņam nav daudz tās interakcijas. Ja. Un, protams, arī politiķi arī izmanto to, kad mēģina kritizēt pilnīgi visu, kas notiek. Ja tas vienkārši ir efektīvs līdzeklis, kā dabūt skatījums, kā dabūt atpazīstamību. Tas tiešām ir ļoti, ļoti efektīvs instruments. Jā. Paši to zināt un cenšaties skatīties tā tā ar tādu skepsi, veselīgu skepsi izvērtēt. Jā. Tas ir labi dzirdēt, ka jūs to saprotat, ka tā ir. Jā. Tad droši vien arī ir citi jaunieši, kas to apzinās, ka jums tas ir teikts un tā kā sadzirdējuši. Labi, bet tagad pievērsīsimies nedaudz mūsu vietējām pašvaldību vēlēšanām, par kurām jūs tā kā paudāt jau tādu viedokli īsumā, ka jā, tās ir tikpat svarīgas kā Saeimas vēlēšanas. Es domāju, ka prieks dzirdēt, bet jā, par to ar kādām domām tad jūs gaidat šīs te pašvaldību vēlēšanas vai esat par kaut ko tā kā interesējušies? Vai pieņem, ka tie, kuri var no mums, tie ies balsot, un tad varbūt, ka varat ieteikt, kāpēc to darīt citiem. Sāksim, par tām sajūtām un to interesi. Vai interesē un kāpēc interesē pašvaldību vēlēšanas? Ar kur tagad sāksim šoreiz ar Kristapu? Jā, man personīgi, kā es jau minēju, esmu bijis arī politiskās partijas jaunas organizācijā. Man šī izvēle un saprašana ir ļoti skaidra. Bet citiem jauniešiem es teiktu, piedalīties vēlēšanās, vienalga, vai tās ir Saeimas vai pašvaldība, tam jābūt pašsaprotam. Ja es aizēju mājās, redzu, ka man ir izdegusi spuldzīte, es aiziešu viņu nomainīšu. Es redzu, ka man ir nenopļauts mauriņš, es aiziešu viņu nopļaušu. Ja. Taču es nevaru
salāpīt katru bedrīti pilsētas centrā, ja, vai nezinu, uzbūvēt skolu vai kaut ko tādu izdarīt, nu, tam ir vajadzīga pašvaldība, teiksim, jā. Ir lietas, kuras es kā indivīds var ietekmēt, un ir lietas, kur ir vajadzīga pašvaldība doma, lai tad tālāk organizētu šos procesus. Nē, jā, Bezbēls ļoti skaisti izteicās, bet tas, ka, protams, interesi jau ir, es domāju, Bezbēlam tur arī tiešām liela interesi ir uz to, un tāpat kā man, jo tomēr ir jāmudina uz tām izmaiņām, lai tomēr kaut kas mainās, lai kustās laikus priekš un arī, protams, doma kustās līdzās. Bet, nu, piemēram, no manas pieredzes, un es tagad, protams, esmu interesējies, kas ir, kas ies uz to domu un par kur vajadzētu balsot, un esmu nedaudz apbēdināts par to, kādas ir tās opcijas. Nu, protams, es tagad pa limžiem nezinu, kas tur notiekās, tā kā es tur nekomentēšu, bet no manas augrestos ir diezko pēdīgs tas kopējais skats, man liekas. Nu jā, jo sanāk, jā, ka tu mācies Limbažos, bet balsosi Saulkrastos. Jā, tieši tā. Jā. Jo laikam uz to, ka mācies kaut kur šeit, piemēram, nevar tas nav pamats, lai pamainītu šo. Jā. Jā, tad jābūt īpašumam vai kaut kam tādam, jā. Nu skaidrs, jā, un tā, nu. Tas piedāvājums ir tāds pašvaks, jā. Tā. Nu, man liekas, ka tiešām ir tā, ka, jo es jau zinu, ka iepriekšējos gadus ir, nu, nesaukšu cilvēks, bet, nu, ir bijuši cilvēki, ar kuriem es neesmu apvienāts, kad viņi ir bijuši domē, un es nezinu, varbūt seniori cilvēks vairāk tie cilvēki uzrunā, un tad, nu, jā, tad arī lielākās balsts tās savācas, un tas man apbēdina. Jā, ka tie paši tur vien ir. Bet varbūt uzreiz pārjautāsim mūsu Limbažu novadu speciālistam, jā, Kristapam. Kādi ir mūsu saraksti? Labi, esi izlēmis, saprotu, tas saraksts tev ir izvēlēts, un tajā tev droši vien tā kā kopumā viss apmierina cilvēku patīk, bet, nu, vispār starp sarakstiem ir kaut kāda izvēle tāda, nu paskatoties tā cenšoties neitrāli paskatīties. Jā, nu, teiksim, nē, mums ir iespēja balsot arī, nu, teiksim, pagājušās vēlēšanas mums bija viena cita partija, arī ietekmīga partija Limbažu novadā. Es teiktu, mums ir tāds, nu, pa lielām cilvēku atbalsta divas partijas, jā. Nu, nesauksim vārdā, bet pa lielām tā ir. No vienas puses jābūt priecīgiem, jo, teiksim, Rīgā, piemēram, tur ir daudz plašāks, nu, iespējas balsot, jā, bet tur arī tas cilvēku arī, nu, tas varētu teikt, tas kontingents arī atšķirās, jā, teiksim, un tur ir daudz, kā es saku, nu, tur ir plašāka izvēle, bet tur ir, teiksim, savu mīnus, ja, teiksim, nu, labāk ir izvēlēties kaut ko drošu, ko mēs jau zinām, vai arī, nu, teiksim, mums pārsvarā uz mūsu pašvaldību pretendēt cilvēki, kuri nav ar, nu, teiksim, kremliskām noslēcēm vai ar kaut ko tādu, ja. Nu, par to mēs varam būt ļoti, ļoti priecīgi, ja, kad, nu, tā izvēle mums tomēr ir, ja, bet, nu, viņi diezgan sakarīgi, teiksim, tā. Aha, izvēle sakarīgi. Tad, nu, ne tikai tā partija, par ko balsos tu, bet arī citās ir sakarīgi cilvēki. Protams, visur ir sakarīgi cilvēki. Ja, kā es jau iepriekš minēju, tas ir svarīgi, kāds man ir intereses, ja, teiksim, nu, ko es uzskatu, kam vajadzētu, kādas lietas vajadzētu izdarīt, kuri cilvēki man vairāk simpatizē. Ja. Nu, bieži vien tie, nu, teiksim, nu, tie soli jau diezko neatšķirās. Ja. Bet pārsvarā politikā jau tā balsošana notiek par personāžiem, ja, par cilvēkiem, kuri vairāk uzrunā. Tieši nodomu, ka es iešu izpētīt, kas tur par kandidātiem varbūt. Nē, bet Facebookā jau ik pa laikam kaut kas parādās tomēr, kas tur īsti kandidē un pazīstamas sejas. Un jā, un arī, protams, ar ģimeni ir runāts. Tieši vakar arī nedaudz vēl pārspriedām, kas un kā. Manā draugu lokā ir cilvēki, kas ne tikai vēlēs, bet kas piedalās vēlēšanās, ir kādā partijās, un tad, nu tā, viens no tiem, pat es teiktu, ir ļoti labs draugs, bet tāpēc viņš arī mūs cenšas kaut kā sasparot uz to visu, tāpēc es arī sāku domāt par tām vēlēšanām un visu, ka būtu vērts aiziet, bet jā, kā jau es teicu, es izvērtēšu, neiešu pieņemsim balsot tur par vietu, tikai tāpēc, ka tur man draugi vai ne. Es domāju, nedrīkst pieņemt lēmums, neiedzirinoties tādas lēmums. Jo tomēr, nu tā ir, turpmākos tuvākos gadus vienkārši tie cilvēki, par ko jūs vēlēties, tad arī vajag izvērtēt, lai izdarītu pareizi izvēli. Tas būtu labākais variants novadā pašvaldībai. Bet īstenībā, bet ir tāda interesanta lieta, ka mūsu vēlēšanu sarakstos ir vismaz 3 vai 4 jūsu vecuma jaunieši.
pat skolas biedri kādam no jums. Kā vērtēt to, ka tādi vidusskolnieki, kuri sasnieguši 18 gadus, ir šajos te kandidātu sarakstos piedalās? Ir ok? Es domāju, tas nav slikti, jo es domāju, arī nepieciešams cilvēku sastāvs, kuriem ir pēc iespējas diversificēta uzskata, teiksim, vai savādākas pieredzes. Jo vairāk pieredzes, jo pareizāk lēmumu vai domu vajadzētu vadīt. Teiksim, 18-gadīgam es noteikti domāju, ka nē. Bet tas nenāk pa slikti, ja teiksim, arī mūsu pašvaldībā būtu kāds arī mūsu vecumā, ja, arī Saeimā, es domāju, tas nenāk pa slikti. Un tas vienkārši, jo teiksim, cilvēki, kur ir, es atļaušu teikt, vecāku gadgājumu seniori, ja, viņam ir pavisam cits skats uz dzīvi, kā procesam vajadzētu notikt, kā lietām vajadzētu attīstīties. Ja. Un nevienmēr, teiksim, jo vairāk viedokļu, jo pareizāks būs tas vērtējums. Ja. Tā kā jūs liktu plusiņu jaunietim, ja viņš... Noteikti, jā. Labi, bet Dārta, par tavām domām gaidot pašvaldību vēlēšanas. Tu nedrīksti balsot vēl, bet interesējies, es tā saprotu, jā. Jā, es interesējos. Es pacēlu zaļo kartiņu, un tas arī šķiet svarīgi. Manuprāt, ja man šobrīd būtu jābalso, es nezinātu, par ko balsot, tikai tāpēc, ka... Manuprāt, ir ļoti interesanti, ka viena no tādām specifikām pašvaldību vēlēšanās ir, ka pirmkārt šeit visi viens otru pazīst. Tava blakus sēdošā, šeit konkrēti blakus sēdošā varbūt kaut kāds vecstāvis arī kandidē. Un tad tu pazīsti tos politiķus ne tikai kā to, ko viņa PR menedžments ir izlaidis pasaulē, bet arī viņus varbūt kā personības un privāti. Un, manuprāt, tas izraisa tādas sarežģītas lietas. Manuprāt, ir sarežģīti skatīties objektīvi tad uz dažādām šīm partijām, vismaz pēc manas pieredzes. Un ņemot vērā to, ka es pietiekami nepazīstu daudz, es teiktu, un esmu izzinājusi konkrēti ideoloģiju katrai partijai un kādām vērtībām viņa atbilst. Es laikam nezinātu, par ko vēlēt, taču es labprāt, es nevaru sagaidīt, noskatīties uz to, kad sāks visi ļoti intensīvi reklamēt sevi. Es vēlos redzēt, kā tas notiks, un jā, nepacietības. Aha, tā kā sekos līdzi ar tādu vērotājas perspektīvas, skatīsies, kā katrs sev pasniedz un kā par sevi stāst. Labi, es domāju. Labi, mēs varētu paiet pie nākamā jautājuma, kas būs par tiem iemesliem. Kas jūs uzrunā vienā vai otrā partijā, ko jūs gaidat, kādas tās kandidātu īpašības, kādēļ esat izvēlējušies attiecīgo sarakstu, ja esat izvēlējušies, vai kādēļ nē? Kā es iepriekš minēju, mums ir pārsvarā divas dominējošās partijas. Programmas ir, būsim godīgi, ļoti līdzīgas. Ja? Un to galu iznākumu noteiks tie personāži, ja? Tie cilvēki, kuru teiksim, vairāk uzrunā, kuri vairāk patīk. Ja? Tas ir tas galvenais, teiksim, iemesls, kāpēc cilvēki vispār iet vēlēt vai iet balsot. Ja? Un, es teikšu, būtu svarīgi iepazīt vairāk šos cilvēkus, ja sekot līdz tiem procesiem. Piemēram, visas domas sēdes tiek ierakstīts visās pašvaldībās, ja, izņemot Zilpi. Tā diemžēl ir. Bet ļoti maz cilvēki skatās. Ja? Viņi ir pieejami pašvaldību mājaslapās, bet cilvēki īsti neinteresējās. Ja? Un tad, protams, rodās jautājums, par ko balsot. Ja? Bet vai tā ir tā cilvēku neziņa, vai tā cilvēku vēlme nemaz neuzzināt, teiksim, par ko balsot. Bet, teiksim, kāda īpašība ir tā, kuru gaidi no politiķa, par ko tu esi gatavs balsot, kaut kāda vai īpašība, vai nostāja, vai skatījums uz dzīvi un attīstībām un attīstību un lietām? Es personīgi, katram cilvēkam tas ļoti individuāli ir, ja, bet es personīgi dotu priekšroku tādam, kurš ir drosmīgāks, varbūt tāds, kurš ir gatavs arī uzņemties lielāku risku, ja, jo bieži vien Latvijā mums ir konservatīvas partijas, kuras viņi vairāk mēģina tā, pa pusē kaut kā, tur negrib baigi riskēt, bet nevar arī tā kā stagnēt, ja, kaut kas ir kā jādara, bet no otras puses var kaut ko arī izmaksāt, ja. Es domāju, man personīgi uzrunāt cilvēku, kuriem nav bail pieņemt lēmumu,
Jā, vienalga, vai tas ir pareizi vai nepareizi. Mēs visi esam cilvēki, arī mēs pieļaujam kļūdas, bet galvenais ir kaut ko darīt un būt gatavam uzņemties risku. Un arī atbildību pēc tam, protams. Skaidrs. Nu, pārējām. Jā, laikam tās lielākās īpašības, ko sagaidītu, ir, protams, mērķtiecība, lai sasniegtu to, ko viņi ir solījuši, un pārliecība. Pārliecība par sevi, ka viņi var izdarīt, ka viņi spēs. Un, tā kā, kas liecina par mērķtiecību? Kas ir tas acīs? Liecina varbūt ir grūti, tā, kad jau varbūt ir ievēlēts, tad var redzēt to mērķtiecību, bet jā, tas tiešām tā cerēt var. Kā pateikt, grūti spriest, bet jā. Ja mēs varētu pateikt, tad jau mums būtu viss labi Latvijā. Nevajadzētu vēlēšanas. Ka visi būtu mērķtiecīgi un darītu, kā tikpat mērķtiecīgi darbos kā vārdos. Labi. Dārta, un kādas īpašības tu gribētu redzēt politiķos, kas tā kā valstī, pašvaldībā, arī pašvaldībā droši vien vairāk runāsim šodien? Manuprāt, ja es varētu tā izveidot savu sapņu politiķu, kas tagad diktatūrā vadīs manu valsti, es domāju, ka pirmkārt tās vērtības, kas ir tam politiķim personīgās, laikam būtu jauki, ja būtu līdzīgas manējām. Atkal tas ir taisnīgums un godīgums un arī tomēr arī kaut kādā ziņā demokrātija un liberālisms ļaut visiem izteikt savu viedokli. Taču es laikam skatoties uz politiķiem mazāk, es viņus cenšos tā varbūt mazliet atsevišķināt no personībām, vairāk skatīties uz ideoloģiju un viņu izdarītajiem darbiem. Tāpēc es varbūt nevarētu korekti pateikt kādu īpašību, jo es skatītos vairāk uz to, ko tas politiķis savā dzīves gājumā jau ir pabeidzis un ko tas liecina par viņa nākotnes darbiem. Tad vai es pareizi saprotu, tad, kad tev būs jāvēl, tad sāksi skatīties daudz rūpīgāk, iesi cauri kaut kādai biogrāfijai, pameklēsi, ko viņš ir. Jā, jo es atkal, kā es teicu, pašvaldību vēlēšanās tā specifika, ka visi viens otru pazīst, un, manuprāt, ir ļoti sarežģīti nodefinēt cilvēka personību un vadīties pēc tās tikai tāpēc, ka dažādiem cilvēkiem ir dažādi iedomāti jau tēli par to cilvēku viņa prātos, un ka tev viņi stāst par to. Un tāpēc es laikam skatīties uz objektīviem faktiem, ko tas cilvēks ir darījis, un tiešām skatītos, varbūt ne gluži CV pētītu, bet noteikti izskatītu kaut kādas jau viņu izdarītās lietas. Es laikam sapratu, ko tu domā, ka risks mums kā reģionu vēlētājiem savā novadā ir tas, ka mēs šo cilvēku pazīstam, mēs esam pieņēmuši iekšēji to lēmumu, ka mums šis cilvēks patīk, bet tas var tā kā aizmiglot skatienu uz to, ka viņš varbūt nemaz nav tik labs politiķis un tik labi mūs nepārstāv tajā. Protams, ir svarīgas vērtības tam cilvēkam arī personīgās, taču, manuprāt, tikai tāpēc, ka cilvēks ir labs, nenozīmē, ka viņš ir labs politiķis. Tie nav sinonīmi, nav savstarpēji mainām termini vai domas, un jā, manuprāt, ir jāskatās vairāk uz viņu darbiem un profesionālās izaugsmes ceļa. Vai jūs sasniedz šī te politiskā reklāma un politiskā informācija no mūsu vietējiem politiķiem, novada politiķiem? Jūs jūtaties uzrunāti mūsu vēlētāji topošie? Jā, esmu jau ievērojis. Esmu arī redzējis konkrētus jau vienkārši trāpījās, vai ieiet Facebookā, vai kur vienkārši trāpās jau, vai kaut kāds konkrēts partijas saraksts jau visu partijas biedri un visu, vai vienkārši kaut kādi, teiksim, pēdiņās sakot tie solījumi video un viss tas, vai ne, bet jā, viss trāpās, bet tā jau arī rodas tas iespējas par konkrētu partiju, par konkrētiem cilvēkiem. Afišas jau, es domāju, katram cilvēkam paskastītē ir. Bet, ja runa konkrēti par jauniešiem, tad, ja mēs skatāmies tā no partiju skatu punktu, tad viņiem īsti atsevišķi uzrunāt jaunieši gluži nav jēgas. Ja mēs, pirmkārt, esam proporcionāli ļoti maza sabiedrības daļa, un mēs esam arī ļoti neaktīvi. Ja, un ja man ir jāizvēlās, es pats stāvēs klāt arī tam vēlēšanu procesam, ja man ir, tur aiziet ļoti, ļoti liela nauda, vairāk 10 000, bet 100 000, un arī ļoti daudz enerģijas no tiem cilvēkiem, kuri veido šo saturu. Un ja man jāizvēlās to saturu vairāk, teiksim, tēmēt
tērēt uz cilvēkiem, kurš varētu būt mans potenciālais vēlētājs, vai arī uz jaunieti, kurš ir jauniešu grupu, teiksim, kur ir salīdzinoši neaktīva. Un būsim godīgi arī diezgan liberāli. Ja, mums Latvijā ir ļoti daudz konservatīvās partijas, mums ir maz liberālās partijas. Tad tā izvēle acīm, tāda skaidra. Ja es gribu tikt ievēlēts, man jāuzrunā kaut kādu cilvēku, kuru var reāli arī man iebalsot. Ja. Vai tas ir pareizi? Es noteikti teiktu, ka nē. Es domāju, ka partijām arī jāatvēl ir kaut kāds laiks, enerģija un resursi arī priekš jauniešiem. Bet uzrunāt, es domāju, mūs visus uzrunā. Un īpaši sākoties vēlēšanu laikam, tad tas būs ļoti, ļoti, ļoti aktīvi. Pēc vēlēšanām atkal tā aktivitāte pagrimst, bet vēlēšanu laikā noteikti, jā. Nē, jā, tieši tiem jauniešiem tā ir taisnība, ka varbūt mūs stipri mazāk uzrunā nekā citas grupas, bet jā, es arī tiešām ļoti vēlētos, lai mūs uzrunā varbūt skolā arī vairāk. To nevar darīt, jo tā ir politiski. Jā, tur būtu tad vairāk uzpirkšana. Bet, kaut kādu veidu iesaistas tomēr vēlētos, jo, tomēr mēs esam tie potenciālie balsotāji, tāpat kā mēs jau esošie balsotāji, tomēr mēs veidojamies, un mūsu uzskati jau varbūt arī nedaudz no tā veidojas, no visas šīs informācijas, ko var mums sniegt politiķi, un varbūt uzrunāt tieši, ko mēs vēlamies. Teiksim, ja nedaudz pirms šī aģitācijas, priekšvēlēšana aģitācijas laika, kurā tā kā jāuzmanās ar tādām izpausmēm, teiksim, vispagājušais gads varbūt bija laika, varēja nākt pie jums uz skolu politiķi un runāt un stāstīt, kas viņi ir, ko viņi dara. Jūs apmeklējat šādu tikšanos? Es noteikti apmeklētu, man liekas, tas būtu ļoti interesanti. Pie mums arī bijuši, jā, arī atsevišķi Eiroparlamenta deputāti un arī pašvaldību pārstāvi ir bijuši, jā. Tā kā nav tik traki, ir sastapt. Nav tik traki, jā. Skolā arī viņi, vecāki jaunieši, viņas ir sastapuši. Ļoti labi. Ko par to teiks Dārta? Par politiķu sastapšanu? Jā, par politiķu sastapšanu, vai jūties uzrunāta? Es teiktu, ka es laikam vēl neesmu tā pati mērķa autori, ņemot vērā, ka man nav 18 gadi un es nevaru balsot, bet un līdz ar to es neesmu saskārusies ar, principā, neko es pat neesmu redzējusi afišas, godīgi sakot. Tūlīt būs. Jā, es tiešām tā kā es gaidu, bet, kad manā paskastītē atnāks, bet es tiešām, es laikam varbūt ļoti veiksmīgi vienmēr izvairos no visām šīm reklāmām, jo man, kā jaunietis vismaz, jo, mani kā jaunieti nāca balsot vai interesējies par mani, man nav bijis nekad, man arī skolā nav bijis pieredze arī pirms vēlēšana laika. Jā, bet tad man rodās jautājums. Es saprotu, ka viena lieta ir jāiet pa ielu, un tad ieraudzīsiet afišas, tad, kad tās būs, agri vai vēlu būs. Bet kas ir jālieto, lai tevi sasniegtu politiskā reklāma, jo, mana paudze pietiekami aktīvi joprojām lieto Facebook, un tur tās reklāmas ir ļoti daudz, bet vai caur Facebook jūs var sasniegt? Nē, jā, noteikti sociālās mēdījos tas jau ir izdevīgs veids, kā reklamēt. Pirmkārt, tas ir salīdzinoši lēti, un otrkārt, tas ļoti lielu mērķa auditoriju var sastapt no jebkāda vecuma un mērķu un interesēm. Bet kuri kanāli tieši jaunieši? Kur jūs varētu to ieraudzīt? Ko jūs tādu lietojat? Ko vispār lieto jaunieši? TikToks, Instagrams. Jā, Instagrams noteikti. Jā. TikToks un Instagrams. Facebooks nebūs droši vien. Kā kuram? Bet jā, daži jaunieši tomēr izmanto Facebook, bet runājot par sevi, nē. Neizmantoju. Jā. Mazāk. Skaidrs, jā. Tā kā kā vienmēr, es atceros, ka, teiksim, gadus 15 jau tiek diskutēts, kā sasniegt jauniešus. Kā lai līdz viņiem to informāciju tā kā par dažādām tēmām, ne tikai par politisku, tā kā viņiem nodod, un vienmēr tā atbilde ir tāda, ka, sarežģīts jautājums tas ir. Ka, tāda viena kanāla īsti nav. Vai viens tāds zelta formulas, kur mēs tos jauniešus dabūsim? Ir atsevišķi piemēri arī, es nesaukšu vārdā, bet ir viens Eiroparlamenta deputāts, kurš ļoti aktīvi darbojās TikTok platformā, un viņš tieši uzrunā jauniešu. Viņš piedāvā, ir braucieni uz Eiropas Savienību, jā, ir, teiksim, uz Eiropas parlamentu, ja viņam kā deputātam ir iespēja vest jauniešus, Erasmus programmas,
arī visādas citas platformas, programmas, ja, kas tiešām jauniešiem interesē un kā viņus var uzrunāt. Ja. Un viņš diezgan veiksmīgi to izmanto. Es domāju, ka vairumam deputātu kandidātu vajadzētu paskatīties, ja, kā tas notiek. Ja. Manuprāt, tas jautājums, tam nevajadzētu būt jautājumiem, kur, jo, manuprāt, lielākā daļa cilvēku zina, ka TikToks un Instagrams eksistē un ka vajadzētu tur. Manuprāt, tas jautājums ir kā. Man šķiet, ka ļoti daudz politiķi vai politiskās partijas nokļūdas tanī, kā viņi cenšas jauniešus uzrunāt un ar ko. Man šķiet, ka mēs esam arī, jau kā minēja, jaunieši nav tā galvenā auditorija, pie kuras pievērsties vispār kampaņās. Un, manuprāt, šis ir radījis tādu atsvešināšanos un kaut kādu vispār komunikācijas pārtraukumu, ka tie politiķi jau pat nezina, ko mums vajag, ko mēs vēlamies, un tad jau viņi nevar arī mums censties mūs kaut kā piesaistīt. Jā. Nu jā, es domāju, ka mēs te lielākā daļa zinām, par kuru politiķi Kristaps, kur minēja, par kuru ir runa, jā, un tas jau par kaut ko liecina. Un jā, es saprotu, ka tas vēstījuma tā veiksmes formula noteikti ir tas, ka vēstījums ir īss, vienkāršs, viegli uztverams, saprotams un kaut kādā ziņā Tas atbilst viņu interesēm arī, teiksim, jā, varbūt jauniešiem tik daudz neinteresē, varbūt tādas lietas, kas interesē, teiksim, vecā gadagājuma cilvēkiem, piemēram, jā. Viņam vairāk interesē, kā viņi var kaut kā iegūt pieredzi, vai kā viņi var kaut ko interesantu apgūt, kā viņi var kaut kur nokļūt, kaut ko redzēt, kaut ko piedzīvot, jā. Teiksim, vecā gadagājuma cilvēkiem, arī, ne senioriem vispār, bet, teiksim, vecākiem cilvēkiem, viņiem svarīgāk ir tās, infrastruktūra vai, teiksim, kaut kādas tādas lietas, ko viņi ikdienā sastopās. Jā. Jauniešiem vairāk ir citas prioritātes un citām sabiedrības grupām ir citas. Jā. Un partijām noteikti vajadzētu arī diversificēt savu kontentu, jā, teiksim, kā viņi uzrunā. Viņiem vajadzētu uzrunāt vairāk sabiedrības grupas. Es joprojām nesaprotu, kāpēc milzu nauda aiziet afišās un vidas reklāmās. Tas ir briesmīgi, jo es nezinu, kurš cilvēks, es personīgi nepazīstu, kurš ir bijis pārliecināts balsot par kādu politiķi, redzot viņu kaut kur uz plakāta, ja, teiksim, tur tāds un tāds saraksts, tāds un tāds cilvēks. Ja. Es uzskatu, tā nauda būtu jāiegulda satura veidošanā, ja, tas pats TikToks vai Instagrams, ja, kur tiešām cilvēki apgrozās. Tam nav vajadzīga arī liela nauda. Es domāju, mēs arī, kā valsts un partijas arī varētu ļoti daudz iekonomēt. Un tas ir daudz efektīvāks veids, kā uzrunāt ne tikai jaunieši, bet vispār sabiedrību kā tādu. Nu labi, bet vismaz mēs nevaram teikt, ka politiķi nav mūsu labā neko darījuši ar šīm vidas reklāmām. Viņi kādam uzlabo lomu, sasmīdinot, ja tās īpaši tādas padavušās, kā reizēm redz visādas brīnums, radošas izpausmes tādas, reizēm par pasmieties ļoti labi. Jā. Jā, bet tad mēs paliekam pie tā, ka jauniešus vajag uzrunāt viņiem pieņemamā veidā un runājot par to, kas viņiem ir svarīgs, mēģināt saprast. Labi, bet tad, es godīgi sakot, gribēju arī jautāt par šo te nākamais jautājums varētu būt par to līdzdalību lēmumu pieņemšanā. Vai jūs uzskatāt, ka jums ir bijusi kaut kāda iespēja kaut kur piedalīties lēmumu pieņemšanā? Jo tas ir tas, par ko it kā ļoti runā, tas ir tas tāds Eiropas līmeņa uzstādījums, jauniešu līdzdalība, jaunieši jāiesaista viņiem svarīgu lēmumu pieņemšanā. Bet vai jūs vispār saprotat, ko tas nozīmē un kā tas varētu izpausties un kur jums jāiet ar to savu vēlmi? Man personīgi, tā ir man tāda liela priekšrocība, es biju jaunas organizācijā un man bija iespēja, arī pagājušā gadas beigām tika izskatīts jaunats likums, kur man arī bija iespēja, mani konkrēti uzrunāja arī Saeimas deputāts, vai es piedalos un izskatu šo likumu, es iesaistīju arī Latvijas Jaunības padomi, un tad kopā caur partijas frakciju mēs arī iesniedzām tos grozījumus. Viņi šobrīd tiek arī izskatīti. Bet kopumā pa jauniešiem, kā viņus iesaistīt, es domāju, ka viens no efektīvākajiem veidiem, ko arī Latvijas Jaunības padome regulāri skandina, kad pirmkārt skolēnu padomēm vajadzētu būt lielākai brīvībai, piemēram, pieņemt kaut kāds lēmums. Ja? Skolēnu pašpārvaldē nevajadzētu tikai domāt par to, kādas rotājumus izmantot skolas ballē. Ja? Tur varētu regulēt arī kaut kādu skolas dzīvi. Pašvaldībā arī jauniešu domēm, es domāju, ka jābūt ir
arī jānāk regulāri. Mēs uz konkrētu iniciatīvu mēs ejam, un tad mēs cīnāmies par kaut ko, bet regulāri, teiksim, ik mēnesi mēs tiekamies, runājam par to, kas aktuāls noticis pašvaldībā, novadā. Un, lai viņiem ir kaut kāds, teiksim, rekomendējošs raksturs, vai, teiksim, viņi pēc tam var iet arī pie pašvaldības, arī vadītājiem, pie deputātiem un arī piedāvāt savu redzējumu, kā lietām vajadzētu notikt. Jā, manuprāt, tās vietas jau ir tās skolānu pašpārvaldes, bet, manuprāt, tas, kas viņās notiek, tas nav piemērots. Un tas nav tas līmenis, kuram vajadzētu būt, lai tas tiešām kaut kā ietekmētu gan tos jauniešus, gan to, ko viņi dara. Jā, manuprāt, vienkārši tā var būt sabiedrības vai, es nezinu, politiķi varbūt nē, bet vismaz tā uztvere un tas, kā mēs uzskatām un skatāmies uz tām organizācijām, tas nav pietiekami nopietni, lai viņas tiešām kaut ko lielākā daļa mainītu. Bet, principā, tā problēma, es saprotu, ir tāda, ka tā nav pilsoniskā aktivitāte, tā ir vienkārši kaut kāda aktivitāte, kas notiek šeit skolēnu domēs, kaut ko organizēt, pasākumu organizāciju, bet vajadzētu to pilsonisko, ko izprotam ar pilsonisko aktivitāti, tie ir tie lēmumi. Ir jāmānas demokrātija, ja teiksim, mēs ievēlam skolēnu domi, tad tie konkrēti cilvēki, viņiem kaut kādu uzdevumu ir, kas viņiem jāveic, kas viņiem būtu jādara, un tad arī cilvēki, tīpaši jaunieši, redz tam kaut kādu jēgu. Ja teiksim, šobrīd daudzi saka, arī jauniešu vidū nav jēga balsot, kāda jēga piedalīties. Ja. Vairums viņam arī neizprot to procesu, teiksim, bet ja mēs to ieviešam skolās, kad te ir kaut kādas konkrētas lietas, kuras to var ietekmēt, mainīt, tad veidojās tā saprašana un arī tā vēlme kaut ko tālāk darīt. Mums paliek Haralds. Jā, es te paklausos, ļoti interesanti tas stāsts jauniešu. Tā ir taisnība, ka nav īstenībā nopietni. Tas, ka tur kaut kādas dekorācijas izkarina, tur neko tas nemaina. Un jā, tas, kad vajadzētu kaut kādu lielāku, kā lai pasaka... Pašnoteikšanos? Jā, laikam gan kaut kādu, ka tieši jauniešus tas uzrunātu, ka viņi tiešām arī var kaut ko izdarīt, nevis vienkārši kaut kāds bezvērtīgs darbs tikai darīt. Labi, neteiksim galīgi bezvērtīgs. Labi, nevar tā teikt, bet es neredzu tur tiešām lielu jēgu no tā visa. Piemēram, ir kaut kādi tādi lēmumi par skolas, kaut kādu darba organizāciju vai tādām lietām, ko tu gribētu tā kā, ja tu zinātu, ka tu vari to pieņemt, tad tu tur iet darboties. Ja paši tur, nezinu. Es domāju, jā, tur, ja tāds būtu, tad es noteikti gribētu. Par to, ko pasniedz skolas ēdnīcā vai, es nezinu, stundu laikiem vai kaut kas tāds, nezinu. Es pat nevaru iedomāt. Šobrīd es nevaru uzreiz iedomāties, noteikti, ja es mācītos skolā, tad būtu lietas, ko es kā gribētu mainīt, ja, vai, nezinu, kādas tur garos starpbrīžus vai kaut ko, vai... Šobrīd prātā nenāk, ja? Vai varbūt prātā ir? Konkrēti, manuprāt, pēc manas pieredzes vismaz ir tā, ka tiešām ir ļoti tie uzdevumi pašpārvaldē, varbūt pat dažkārt pat šķiet, ka nesaistīti ar skolas ikdienas gaitu, ka viņi galvenokārt fokusējas uz kaut kādām ballēm, piemēram, vai kaut kāds pasākums, dzejas dienas noorganizēt. Un nav problēma, ka pašpārvalde to dara, bet problēma vienkārši ir tanī, ka man vismaz personīgi pēc laika sāk šķisties tukši. Tas viss, ka tas jau atkārtojas kuro gadu. Un manuprāt, tā problēma rodas tanī, ka jā, mēs nevaram ietekmēt tās kaut kādas ikdienas lietas. Un tas nav stāsts, ka skolēnu pašpārvaldē vajadzētu izlemt, kurš skolotājs atlaist, jo nepatīk skolas kolektīvam, bet tas ir stāsts par to, ka mēs varam kaut vai, piemēram, daudzi mums, jaunieši pamana, ka nav kur izmest petpudeles un negribās iet uz veikalu, negribas nest līdzi, izmest parastajām izkastē, ka mēs varētu uzlikt to, kur var tās petpudeles mest. Kaut kādas tādas it kā mazvērtīgas lietas un kuras ir it kā tiešām ļoti daudz neko nemaina, bet, manuprāt, viņas ir vajadzīgas tomēr, un arī kaut vai par tiem stundu laikiem, ja ir ļoti tiešām daudz skolēnu un arī adekvāti iemeslu dēļ saka, ka, piemēram, tas ir par maz, vai tajos laikos ir par daudz, vai ir kaut kādas problēmas, kaut kas pa vēl, kaut kas pa agru, tad man liekas, ka būtu tiešām patīkami, ka skolas vadība ieklausās šajos skolānos, kuriem īstenībā ir arī jāpieredz viss un jāpiedzīvo visas šīs lietas un problēmas. Jā, un tad viņi pieredzētu gan to, ka viņiem pasaka nē, gan atbalsta droši. Manuprāt, vispār, kad ir tāda, es nezinu, ko pieņemsim salīdzinot tagad, kā es sāku mācīties universitātē, salīdzinot ar universitāti, tur ir kā. Jebkurš students nevar pat taisno ar savu problēmu vērsties pie rektora. Universitātes rektori.
no sākuma tu vērsies pie kursa vecākā, tad kursa vecākais pie kursa, ja nevar atrisināt ar kursa vecākā, tad vēršās pie kursa direktoris, ja nevar to, tad iet pie prodekāna, tad pie dekāna, un ja vēl nevar, tad jau prorektors, rektors. Man liekas, tam jānotiek novadā arī tieši tāpat, ka ir pieņemsim. Arī maksimāli vienkārši salīdzinājums ir skolēnu pašpārvalde, ir jauniešu doma, ir pašvaldība. Manuprāt, un tad vienkārši skolēnu pašpārvalde uzklausa jauniešu un bērnus, kas ir vienkārši skolā, uzklausa viņas vēlmes, visu apkopo to visu, tālāk nodod jauniešu domai. Jauniešu doma atkal to visu izrunā, visu tā, un tā tas viss tādā ķēdītē. Bet, manuprāt, tas ir ļoti, bet man liekas, tas pat ir pārāk utopiski, vai kā to nosaukt, jo nav tie cilvēki, kas ir gatavi ar to nodarboties, manuprāt, tīpaši. Jauniešu domai pēc idejas jābūt tādai, ka lai būs tā iespēja kaut kā, negluži ietekmēt, bet vismaz ļaut sevi sadzirdēt. Bet vai tas vienmēr tā ir, nezinu. Pirmo gadu esmu kaut kā mēģinājis aktīvāk iesaistīties, un pēc tam es pat ne līdz galam paliku, tur sāka viss tajā gadā jukt un brukt. Tas bija pirmajā gadā jauniešu domē, man liekas, tas bija 21. gads. Un tad bija tā, ka jā, tur puse pēc tam aizgāja, un tad tajā gadā vairs nebija jauniešu doma. Un tad es biju pagājušā gadā vēl vienkārši kā jauniešu domas biedrs. Protams, tie, kas darbojas visvairāk iesaistās, kas ir pārsvarā arī no Lībaža, kas ir jaunieši. Tad jā, protams, tur kaut kā, bet manuprāt, mums tomēr nav līdz galam novadā tas, ka tiešām tu vari pilnībā būt pārliecināts, ka tu aizies, un tevi uzklausīs, tevi sadzirdēs, un tevi, neignorēs tā. Protams, tas ir tā ļoti rūpi sakot par to visu, bet nav slikti, ka mūsu novadā tas viss, bet varētu, man liekas, būt labāk. Man ir pāris paziņas, kas ir šajā jauniešu domē, un es dzirdu, ka viņi tiekās un runā ar pašvaldību un apspriež jautājumus, kas ir tieši interesējoši jauniešiem, un cenšas padarīt sevi dzirdētus, izteikt savu viedokli, un vismaz nav varbūt īsti personīga pieredze, bet ko no tā, kā es dzirdēju, tiek arī uzklausīti un saņem šo te palīdzību par, tā teikt, jauniešiem sāpīgiem jautājumiem, un tiek un pašvaldība uzklausa un ņem vērā jauniešu domas ieteikumus, un jā. Labi, bet pēdējais jautājums būs tāds. Lūdzu, nosauciet vienu lietu uzdevumu, kuru jūs uzdotu jauniešu labā veikt jaunajai domai. Vidusskolā, kas arī ļoti patīk, kas Limbažu novadā ir, ka tad, kad es vēl mācījos Saudsgrības vidusskolā, ka par labām atzīmēm vidusskolā var stipendiju saņemt. Varbūt, ka tā stipendija nav tik liela, bet tomēr, kā jaunietim, kas dzīvo vēl mājās, tie 30 vai 50 eiro mēnesī ir tomēr kaut kas tāds, ka tu redzi, ka novērtē tavu centību un labās sekmes. Tas ir kaut kas tāds, ko es arī gribētu, lai saglabā, protams, jo man pašam šāda iespēja vairs nav, bet tomēr citiem jauniešiem, un tas ir ļoti patīkami, ka tiek novērtēti. Un arī vispār sasniegumi valsts līmeņa olimpiādēs un visādos konkursos, tas arī tiek apbalvots ar naudas balvām, kas ir ļoti patīkami. Un tas ir tādā ziņā, ka tiek jaunieši novērtēti. Un jo, protams, viņi nes savu vārdu, viņi nes skolas vārdu, bet arī novada vārdu tomēr. Un tas ir ļoti patīkami, ka pašvaldība to novērtē, un tas ir kaut kas tāds, ko es uzskatu, ka nevajadzētu pazaudēt. Novērtēt jauniešus un dot jauniešiem iespējas pašiem sevi parādīt un organizēt kaut ko, ko viņi uzskata, ka jauniešiem ir nepieciešams. Vismaz saglabāt to, kas jau ir. To, kas jau ir tiešām neatstāt bez tādām iespējām, kā tie paši jauniešu projekti un visu. Kaut vai liekas, kas ir pieņemts pēc pašos jauniešu izdevu projektos, kas ir 350 eiro viena projektam mūsdienās tīpaši. Bet nē, īstenībā ļoti daudz ko var izdarīt, apskatīt, to atbalstu viennozīmīgi jūt. Protams, arī es neteiktu, ka tas ir tikai no pašvaldības, tas arī ir tāpat arī vienkārši cilvēki, kas iesaistās
tā kā novada sabiedriskajā dzīvē, kaut vai tā pati kultūras nama vadītāja Alojā vai jauniešu centra vadītāja vai biblioteka vai vēl uzņēmēji arī. Es esmu vērsies arī ar savām idejām pie uzņēmējiem. Tāpat vietējiem un lūdzu atbalstu finansiāli, gan tā, gan šitā, nevienreiz netika atteikts. Es personīgi, tagad es studēšu ārvalstīs, un tad man laikam tas jautājums būtu, vai es kādreiz atgrieztos pēc tam. Un tad tas mans uzdevums kā viņiem, kā jaunietim, būtu pilnveidot un attīstīt Limbažus tā, lai viņa būtu vieta, kur ambiciozs jaunietis vēlētos atgriezties. Tātad, personīgi, piemēram, attīstīt kaut kādas darba vietas vai savstarpējo sadarbību ar citiem novadiem tā, lai tas kaut kā veiksmīgāk iet un lai tiešām varētu daudz ko sasniegt arī šeit dzīvojot. Jo, manuprāt, katrs jaunietis grib dažādas lietas, bet kaut ko viņš grib. Un manuprāt, tas ir tas, ko novadam vajadzētu sagādāt šīs iespējas sasniegt jebko. Tas, ko es noteikti gribētu, lai, teiksim, pašvaldība dod lielākas iespējas arī Limbažu jauniešu domai. Jo vēl pāris gadus atpakaļ es atceros, kā piemērs var pateikt, jauniešu šausmīgi brēc gribēja skateparku. Es jau atceros, jā. Teiksim, kaut kādas tādas lietas, kur jauniešiem ir iespēja arī izteikties, jā, un varbūt tās arī, ja pašvaldība var, tad arī attiecīgi kaut kādos budžeta ietvaros varbūt īstenot kaut kādas tās lietas vai palīdzēt ar Eiropas Savienības projektu, teiksim, viņa palīdzību kaut kā īstenot, jā. Jo daudz jauniešu sūdzās, ka Limbažos nav ko darīt, jā, te nav kur aiziet, te nav kur atpūsties, kur kaut ko interesanti padarīt, un es domāju, ka būtu jādod viņiem iespēja, arī, teiksim, tā prasīt regulāri pašvaldībai, ja, teiksim, sniegt kaut kādas iniciatīvas, ko mēs vēlētos realizēt. Ne kā akcijas veidā, bet regulāri tā. Regulāri, teiksim, ik mēnesi, teiksim, pārunājam arī kaut kādas notikums, kas ir pašvaldībā. Jā, teiksim, kā mēs viņus vērtējam, vai kāds ir tas mūsu redzējums, kā tam vajadzētu izskatīties, jā. Un jaunieši, protams, ko nevar pieņemt, jo viņi nav ievēlēts personas, jā, bet viņiem ir, es domāju, jādod tā iespēja vismaz izteikties, lai viņos ieklausās. Jā, laikam to, ko es vēlētos, ir tieši pašos iedzīvotājos ieklausīties, jo mans Algarstos, tā ir turisma pilsēta, un tur vairāk tieši koncentrējas uz sezonas darbiem, sezonas aktivitātēm tā tālāk. Un, protams, aktivitātes ir, es nevaru to noliegt, bet, piemēram, tagad pienāk rudens, un tā uz ziemu un tā tālāk. Es gribētu, lai viņi ieklausās kaut kāda veida būvprojektos, ko viņi veido, lai kaut kādu vienu, piemēram, nesen bija piemērs, kad pie stacijas negribēja cirst kokus, jo tur bija skaists izaugums un negribēja, lai tos kokus novāc un tur veido stāvvietas vai kaut kas tur bija. Un tur bija vesela sanāksme uztaisīta iedzīvotāji, kas nāca un viņi teica, ka viņi nevēlas, lai tos kokus cērt, bet beigās tos kokus nocirt. Un laikam man tā vēlēšanās būtu, ka vairāk tomēr ieklausās pašos iedzīvotājos. Tur pie jums tā ir problēma. Jā. Kā pie mums? Grūti pateikt. Pie mums, es domāju, nav tik liela tā aktivitāte, teiksim. Es nebiju par to vēja parku, kad pašvaldība tomēr, ja es pareizi sapratu, tad izlēma, ka nebūs vēja parks Limbažos. Tā arī bija ļoti liela cilvēku tā iniciatīva, jo vēl pāris mēnešu vai gadu atpakaļ, kad arī mērs tā lepni teica, ka pie mums būs vēja parks, bet tomēr saprata, ka cilvēki to nevēlās, ja, un tad viņš arī attiecīgi arī, teiksim, pašvaldība ir ieklausās, ja. Bet kopumā cilvēkiem jābūt ir aktīvākiem, jo cilvēkiem nav tā aktivitāte, deputāti, politiķi jūtās, var ļoti viegli iesties, ja, teiksim, ko man izdarīs, ja, nākamās vēlēšanas pēc tik un tik gadiem, ja, aizmirsīs ātri, ja. Tā kā mēs nonākam pie tā, ka arī no mums pašiem daudz kas ir atkarīgs. Jā. Nevar tā gaidīt tikai no politiķiem, ka mēs viņus tagad ievēlēsim un visi viņi mūsu vietā izdarīs. To jūs tā kā arī teikt, ka tā ir. Arī pašiem ir jāiesaistās gan jauniešiem, gan nejauniešiem, gan vecākiem cilvēkiem. Jā, protams. Tā kā jūs negaidat, ka viss tiks, ka viss atrasinās, visas jūsu problēmas un viss ideāli sakās. Jā, pats no sevis nekas neveidosies, bet tas ir gan no mūsu puses vajag darbību, gan arī no politiķu puses vajag darbību, vajag uzklausīšanu, kā es pirms tam minēju, un jā. Man jums jāsaka liels paldies, ka šodien bijāt kopā ar mums un paudāt savu viedokli, un es ceru, ka
pildīsiet savu solījumu, iet balsot, ka kāds varbūt nākotnē arī pats kļūs par kandidātu, kā mēs zinām, ka mums divi diskusijas dalībnieki teica jā, ka varētu izskatīt tādu iespēju. Un kopumā tad es saprotu, ka mēs vienojamies par to, ka bez tās politikas mēs iztikt nevaram, un kā saka, ja mēs neinteresēsimies par politiku, tad tā sāks interesēties par mums, jā. Nu tā, ka, ka mēs par kaut ko neinteresējamies, tas nenozīmē, ka tas mūs neietekmē, vai ne? Tieši tā.